Čau, Miki, sveiks, čau. Čau. Tad tāds tev tas kabriolets. Ņem jumts nos varbūt kaut kā. Davai, noņemsim. Tā, laikam sākam atrasim šitos vaļā. Kaut kas tur nokrit. O, viss strādā. Viss strādā. Pa kura gadu viņš ir īsti? 88. Šits mums ir 88. Tu esi bijis jaunāks. Es esmu bijis jaunāks. Es pastījos šamīgi kādi 170 zirgspēku, kaut kas tāds bija. Tie jau labi grieži. Bet šodien pamierīgo šodien. Zini kā, ir jūtams vecumiņš. Jā. O, mums arī operators Didis nāc iekšā. Pa ziemu gan stāv garāžā. Nu, zinu, vasarā jau O, nē, te jau izbraukt. kabriolets ir. Pabraukāties. Es viņu iegādājos, tad man gribējās kabrioletu vasarai. Tagad jau Latvijas vasaras tā kā Lutina var teikt. Jā, tad ienāca šits piedāvājums tieši, kad var šitādi te devot. Tas domāju, kāpēc ne? Būtībā maijā, kad hokejs beidzās, pēc maija līdz septembrim sezonai jaunai, tu tā kā vari. Jā, ļoti. Es saku tieši vasaras periodām vispār super. Super. Ceļš ir laiks labs noņemt jumtiņu vispār ideāli. Un ko tu sagaidi no servisa apkopa tieši detailingā tagad? Tu principā to uzfrišināšanu bišķiņu, cik es sapratu, jā. Piepulēs, jumtiņu patīrīs, jā, jumtiņam, kas tur kaut kādus, cik es sapratu, kaut kādu aizsargu to šķidrumiņu, jā. Jā. Tā, es domāju, tieši ideāli priekš vasaras tagad. Super, atjaunot to spīdumiņu viņai. Jā. Ļoti labi. Kopā ar Džekiju izgāzmu, ko mēs sekojam līdzi spēlēm, lielajām, tur bukartu vai naudu? Nē, nesadāk. Nav jums tāda kopiena tur? Nē, nav. Vajadzētu laikam jau uztaisīt. Jo sanāk daudz, viņam arī ir mašīna, viņam ir Mercedes. Rihardam jau kolekcija tur veidojās, viņš jau tur... Te jums tādas... Viņam jau, man liekas, kādas 3 mašīnas. Šitās vecās tādas. Kaut kāda mūzika, tu kāds sabūpēts aizmugurē? Nē, man nav, man mūzika ir vēl uz vecajām tumbām. Tā jau tas jāliek iekšā būs jau kādā brīdī, ne? Bet es zinu, man negribas arī to mašīnu baigi pārforsēt, to visu kaut kādiem tur sabuferiem. Tu izbaudi to, kā viņi tas vēl, tas skarbums. Varbūt tās kaut kādas tumbas vēl varētu ielikt viņai, bet tas ir maksimums, ko es gribētu pa lielam. Jo, zinu, ielikt pagāžniekā to sabuferi, es to mūziku neklausos tik skaļi, parasti. Vispār kā tev mašīnām, tu esi tā kā vairāk uz tu vai uz jūs, tā kā, no punkta A uz punkta B, vai tas tiešām zini kā, saukrasti? Jā. Nē, patīk tās mašīnas, vienkārši ir jau bijušas visādas pašam arī mašīnas, dažādas bijušas. Kas jau vēl bijis? Man sākot no Audi un ir bijis arī BMW, Mercedes, šits BMW. Tā kā, jā, ir visādas jaunākas mašīnas arī bijušas, tā kā, bet... Zini kā, jaunām jau patīkam braukt citos laika apstākļos. Vasarā kā pat nedomā, jā. Jā. Šitā prasa uzmanību, tomēr savu uzmanību viņi prasa. Tā parās kaut kas viņai katru gadu, kaut kas jāpataisa, kaut kas jāpadara. Tā kā nav tā, ka, zini, iekāp iekšā un laid, kā ar jaunām mašīnām. Kā tev mašīnām, tu esi tā kā vairāk uz tu vai uz jūs, tā kā, no punkta A uz punkta B, vai tas tiešām zini kā, saukrasti? Jā. Nē, patīk tās mašīnas, vienkārši ir jau bijušas visādas pašam arī mašīnas, dažādas bijušas. Kas jau vēl bijis? Man sākot no Audi un
ir bijis arī BMW, Mercedes, šits BMW. Tā kā, jā, ir visādas jaunākas mašīnas arī bijušas, tā kā, bet... Zin kā, jaunām jau patīkam braukt citos laika apstākļos. Vasarā kā pat nedomā, jā. Jā. Šī tā prasa uzmanību, tomēr savu uzmanību viņa prasa. Tāpēc kaut kas viņai katru gadu kaut kas jāpataisa, kaut kas jāpadara. Tā kā nav tā, ka, iekāp iekšā un laid, kā ar jaunām mašīnām. Jā, īstā vieta, jā. Jā. Oka, izceļ. Iet jau viņa, kā iet, grūti jau pateikt. Viņa tā lēnītēm čučina. Lēnītēm čučina uz priekšu. Un par šo bija, tev viņu uzdāvināja, tu dabūji prēmiju, tu krāji, Nē. Man tādā laikā, kas man bija mašīna? Man liekas, ka man bija X5. Jā, un tad kaut kā sanāca, kad es kaut kā izdomāju, ka es gribu vajadzētu vēl vienu mašīnu vasarai. Un tad man sanāca ar vienu komandas biedru, viņš saka, ka viņam tēcis, kad viņš nodarbojās tām mašīnām, ka viņam esot šitādi varianti. Es paskatījos, aizbraucu pie viņa un tā kā izdomāju, ka šito te jāņem. Tā kā... No pirmā acis skatiena jau uzreiz iepatikā droši. Nevaru nepatīk. Jā, zin kā, es no sākuma baigi skatījos to tā... Ne tā patīkamāties, ka Rihardam jau bija tās mašīnas. Tieši Bukartam, un es laiku viņam saku, ko tu brauc tiem vecajiem? Nav tas vairs, zini. Viņš tāds, ir tur savs šarms iekšā visā. Un tad es sāktu vairāk tā kā bišķi pasakot līdzi, pasakoju, un nonāc pie tā, ka es ar tomēr gribu. Tu pats kaut ko labo, kaut ko var labot mašīnām, nezinu, apkopi vai sanāk laiks tā mašīnā veltīt? Ieliet šķidrumu logiem un benzīnu. Kaut kādas pucēšana, glancēšana, sīrīšana? Pats principā es aizbraucu, mazgājis pats. Aizbraucu, ar tajos, kur ir nomazgātās mašīnas, tajos visos kārvašos. Tur gan, tāds bišķiņ vismaz kaut ko es viņai... Jā, šī mašīna viņa jau prasa tāda rūpīga. Jā, tu minēji forši mašīna dakteris, manai mašīnai bija mašīna krustēvs. Tā, ka tu zini, ka viņš zina to slimības lapu, kas tur ķibeli novērš. Man atkal, es braucu tur pie viena arī džeka visu laiku, ja vajag kaut ko pietaisīt, sataisīt, arī man ir tāda viena vietiņa pa lielam, kur es braucu, un tad viņš man vienmēr tur visu sataisa, ko vajag. Kaut kāda sapņu mašīna tev ir tā kā visiem kārtīgiem mašīnu faniem, uz kaut tiekties kaut kāds tur kolekcijas modelis vai... Šis jau nebrauks ārā, izbrauc gan. Sapņu mašīna. Man laikam, sapņu mašīnai taču nejábūt tādai, ko nevar aizsteigt, ne? Tas jau taču kaut kāds Bugatti. Kaut kas tāds noteikti.
Un ikdienā Zviedrijā tev jau ir droši vien kluba mašīna, kāds ir Jā, džipiņš, liela bagažnieka, hokeja somiet iekšā, jā. Mums ir Volvo sponsors laikam, kas saprata komandai un mums dod Volvo tos elektromašīnas. Kas tas V60 laikam? Vai V40? Elektromašīnas. Jā, tāds mums dod. Šeit bagažniekā hokeja somiet iekšā? Jā, iet. Nopietni, es mērījis, vai jā? Jā, es braucu treniņiem viņu. Tā nūjas, jā, tas iet forši. Nūjas te patās, nūjas te patās formas bagažniekā, tā kā ļoti labi. Saka, bagažnieks arī diezgan liels ir. Viss salīst var. Tā kā izstās maziņi, bet diezgan ietaupīgi. Jā, te pat kājām pat normāli vietas tādas nav tā kā iespiesas. Trasēm arī brauc vai tikai pa šoseju tā uz sauriet? Nē, trasēs. Es sev laikam neusticētos. Tik ļoti, ka es neesmu baigais braucējs, baigais gončiks. Tāpēc es labāk es to negribu darīt. Man patīk ātrums, bet man nav, teiksim, tas skills, lai es būtu, ka es sev sauku pa kaut kādu baigo braucēju. Pasties, kā ceļ ārā. Es braucu arī, labi, cik lielāks gabals, bet uz alūksni, es braucu saviņu. Tā ir tā rēcīgi īstenībā ar viņu. Tur uz kāds, labi, to jau nevaru šeit teikt, uz kāds 130, kad tu vēl slēga, viņa tā stūrējās tā rēcīgi. Bet šo mukulo mašīnu Instagramā tu ieliec savējā? Jā, es iemetu tik pa brīdim, Tad būs tev jāpiesakojās Instagramā. Jā, es tik pa brīdim iemetu kaut ko. Tagad būs foršs video samontēts kontents te jau. Jā, obligāti. Kā uz ielām tu jau jums brauc ikdienā, ja? Jā, bet māju, nē, man nesaku, katru dienu kāds uzmet īkšķīt. Jā. Zini, kad Bet tas kā tev kā spēlētājiem? Nē, es domāju, ka mašīnai. Mašīnai tieši? Daudz, zini, tas jau baigi pačatīgi. Jā, tādi vecieties, un arī tādi vecāki BMW brauc. Un arī vienmēr piebrauc blakus, tur, zini, parāda. Tā forša, zini. Tā kā, jā, tas tāds. Super, paldies tev par sarunu. Tā jaunai mašīnai, zini, pilns tādām jaunām mašīnām. Jā, es neko nesaku, viss jau tāds komforta, drošība, tur bērni. Jā, bet es saku, šis tāds, tīri vasaras vispār, super variants, teikšu. Nē, labi, saglabāsies kopta un te jau. Ja pašam vajadzētu vairāk viņu kopt, es jau tur, es tāds paviršīgs diezgan, bet Tas ir kasets vai? Nē, šis ir, es ieliku, viņam nebija, es nopirku, viņam nebija vispār rāģiņš. Jā, bet es gribu būt oriģinālā rādio. Tas ir kā klasiskā. Jā. Ja mums ir tie glabāšana, tā kā mašīna dabūs to vēja zīmi, būs kaut kas vērtība, droši tev glabāt. Viss drošībā, sausumā, cilvēki rūpējās. Tā ļoti daudz kaut kas Šitā ten no iekšpuses šitā ten te ir vērtība. Džipiņš. Visi. Super. Nav nekas jārūlē arī. Jā, es saku. Jā, mēs nolēmām, ka te mēs veiksim dziļo pulēšanu. Sarkanā krāsa ļoti ir uzņēmīga to sterojumu un ļoti stipri mēdz izbalēt.
Jā, uzliksim 2 slāņu keramisko pārklājumu. Tāpatās es skatos, ka mēs varētu uzlikt arī logiem keramisko pārklājumu, lai atgrūž mitrumu. Mazāks lotiņas jānodarbina būs. Tāpatās arī varam saklapt jumtu, iztīrīt un arī uzliksim speciālo pārklājumu hidrofobo, kas atgrūdīs mitrumu. Ja? Tad to automašīna būs mazāk uzņēmīga pret putekļiem, netīrumiem. Super. Labāk būs aizsargāta pret izbalēšanu, spīdēs un laistīsies un būs kā jauna. Super. Tad, kad nomazgāt, tās pilas arī tik paliek. Jā, šeit no šejienes varbūt te nav tā renīta, kas novada prom tik daudz kabrioletam. Līdz ar to es pieļauju, ka te viņi var pilēt virsū tecēt. Jā? Tagad nesen uzlikām vairākām mašīnām, un klients ļoti priecīgs, kad nav praktiski slotiņas jāizslēdz lietas laikā, ka viss aiziet prom, viss mitrums. Ar visbūvu būs līdzīgs princips. Baigi forši. Es domāju, ka šis ir ļoti foršs projekts. Brīnums, ka viņi vispār vēl var pulēt, jo redz, nevar jau pulēt bezgalīgi. Lielam auto mūžā ir 2 reizītes, kad tu viņi var pulēt. Bet te mēs pamērījām un izskatās, ka te var mierīgi taisīt dziļo un pulēšanu. Es saku tāpēc, ka man arī tas, kā es viņu pirku, viņš tā kā no ņēras bija viņu tad dabūjis, un viņš man arī teica, ka ļoti labā vispār stāv, ka viņi atnākus. Man ir bijis tā, ka uzskan mājās, pasties plogu gaismas. Jā, vajag. Ātri lejā, un pamēģi piedribināt, viss kārtībā. Nu ko, tava mašīna drošās rokās. Jā, Tikamies pēc pāris dienām, te viss būs smuki baigi labi. Un tad jau nu sazinamies. Jā, davai, Paldies, čau. Čau. No pielēts, tas jau ir labi. Jā, tas jau tā kā. Zini, kāpēc man ūdens līdzāja? Nā. Testēsim. Nē, dzert arī vajag katru dienu, bet testēsim mašīnu krāsu un keramikā, kā ir. Ļoti labi. Es jau redzu, kas ir vēl. Tu redzi, kurš bieži komodas tādas, jā? Ļoti labi. Tā kā tāds jauns kontrasts, pilnīgi sarkans ir sarkans un melns ir melns. Skaties. Kā jauna. Tev tas gods būs izdarīt vienu lietu svarīgu. Jā, viņš ir svarīgi. Paskaties. Pagaid, tas tā kā iPhone. Šītas bija man tās nobražāts. Tās tev... Šītas man bija tās nobražāts. Labs. Paldies. Jā, pa pirmo. Satīrījām salonu, cik vien labi varējām. Super, paldies. Atjaunojām ar visādām smērītēm virsmas un tā tālāk mitrinošām. Iesmērējām krēslus, lai spīdīgāk. Apstrādājām jumtu, speciāli hidrofobu pārklājumu, lai atgrūž mitrumu. Jā. Tāpat tās arī nopulējām, uzlikām keramisko pārklājumu uz virsbūves, uz stikliem. Jau Nu, pasties. Ļoti labi, do. Nelīp klāt vispār ūdens. ar lieliem burbuļiem. Jā, varēs nedeldēt slotiņas. Super, ideāli. Ļoti labi. Tā kā? Ļoti labi izstās. Nu, pastāsti, ko tu izdarīji iekšā, arī salons ir arī rūpīgi apstrādāts. Pirmkārt jau tā ir kārtīgi iztīrīt. Tas ir numur 1, kas ir jāizdara. Visas restītes, visas mazās spraudziņas, viss ir iztīrīts kārtīgi. Nav nekur nekāda putekļa, nekāda netīruma vairāk. Te bija diezgan liels kultūras slānis zem krēsliem arī. Jā. Nu, tagad tev tiešām mīkšķīši būs vēl vairāk. Jā. Labrīt.
Riko. Super, liels paldies jums. Paldies, Večs, liels paldies. Labi, tad tev lai veicās. Paldies. 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 Tiekamies, jā. Tas viss tik tīrs un smuks. See you later, boys.